skriet, es domāju, nav nekas svešs tev treniņos. Kā ir tur īsti ar to skriešanu pa nakti? Tā kā es varētu piebilst, ka pa nakti, nezinu, neesmu tā īsti mēģinājis tieši tumsā, varbūt ir agri no rīta kādreiz sanācis, bet bioloģiski ir nācies, jo pārlidojot uz kontinentu, tas ir Amerika vai Kanāda, bioloģiski mēs esam naktī pirmās dienas. Ir savādāk, grūti. Bet, ja mēs tagad pavisam nopietni tam pieejam, tu jau bioloģiju iesaistīji, tad es esmu dzirdējis, ka Maiks Taisons, piemēram, ir tā, ka viņš cēlies ap 5 no rīta, noskrējis, jo tad esot pēc tiem bioritmiem visefektīgāk, un tad tas treniņš, ja viņš noskrien 30 minūtes, tas pats, kas 45 minūtes, teiksim, 9 no rīta. Tu tur neesi ko tādu dzirdējis? Tas redzi, droši vien viņam treneris izstrādājis tādu programmu bija un izpētījis, ka tā ir labāka, tā ir katra trenera specifika. Nu, mums par laivi neliek 5 no rīta. Labāk ir bišķiņ pagulēt un efektīvi to var izdarīt arī 10 un arī ar diendusu un var tā kā sportisti to dara un arī otro treniņu. Kā ir profesionālam sportistam? Nav tā, ka tā skriešana jau ir pēdējais, ko gribās darīt, vai tu vari atrast arī to prieku vēl tā kā piedalīties pasākumā un noķert tur feelingu? Šajā ziņā ir tā, ka es mēģinu aicināt arī tos cilvēkus, kā es minēju, ka tie, kas tikai skatās un citi mēģina nevis sēdēt un skatīties, bet nāk tiešām un pamēģināt pašiem, kā tas ir. Tas ir, es domāju, būs jautri, patīkami, te būs diezgan daudz pazīstamu un labu cilvēku, tā kopības sajūta, un es domāju, ja būs kupls skaits, tad diezgan fēna ballīti var izvērsties. Tad saka, ka ballīti un sports, tas kaut kur ir apvienojumi, tāpat kā Egauns saka, ka pīpēšana un skriešana arī var apvienot. Laikam DJiem tā ir. Nezinu, mūsu sporta veidā droši vien tas ir grūti un arī profesionālā sportā. Droši vien ir cilvēki, kas to dara. Bet tas ir tīri individuāli. Es domāju, radīt piemēru priekš sportistiem, kas jau jaunatnē attīstās, domāju, tas nav labi, bet tas ir tīri individuāli. Jā, bet tad ballīti tiks iegriezt, ja? Es domāju, tā solīja, ka būšot jautri, turpat smējās, ka būšot nevis uz ātrumu, bet kurš labāk izskatīšoties. Paldies.